Čau, čau! Šodien vēlos parunāt par tādu diezgan plašu tematu, un tas saucas emocionālās piesaistes tipi. Tāpat kā visas lietas, ar ko es dalos caur cilvēka dabu, arī piesaistes tipu izpratne ir pilnīgi mainījusi manu dzīvi, padziļinot manu personīgo dziedinājumu. Tāpat es arī redzu, kā šī lieta ir svarīga visiem, kas piedzīvo problēmas attiecībās, sevišķi romantiskās attiecībās. Tāpēc esmu nolēmusi tā gruntīgi un padziļināti iet iekšā tēmā par piesaisti un dalīties visā, ko zinu, lai arī tev par sevi būtu iespēja caur to mācīties, jo pašlaik, vismaz pēc manām domām, latviski pieejamie resursi par piesaisti ir izcili skopi un ļoti daudzas lietas vispār atstāja bez ievērības. Kas ir piesaisti? Tad emocionālās piesaistes stilu, jeb tipu teorija radās pagājušā gadsimta 60. gados, pētot pavisam mazus bērniņus un to, kā viņi uzvedas gan esot ar vecākiem, gan ar svešiniekiem, gan esot atstāti vieni paši, līdz kāds atkal uzrodas. Un attiecīgi pēc tam iedalot bērnu uzvedību 4 dažādos tipos. 1 drošajā un 3 nedrošajos tipos, jeb izvairīgajā, trauksmainajā un dezorganizētajā tipā. Psiholoģijā piesaistes teorija tiek izmantota, lai tulkotu cilvēku uzvedību miedarbībā ar citiem cilvēkiem gan fiziskās, gan emocionālās izpausmēs, gan arī domāšanā. Jo pārsvarā ir tā, ka tas piesaistes tips, kas izveidojas agrajā bērnībā, cilvēkam arī paliek uz visu dzīvi, ja vien viņš nesāk apzināti sākt strādāt ar sevi. Piesaiste nav kā personības tipi, piemēram, tur introverts, ekstraverts vai eneagramma vai kaut kas tam līdzīgs, par ko tiek uzskatīts, ka cilvēkam ir kaut kāds konkrēts tips dzīvē un tas par viņu daudz ko pastāsta, bet šajās visās lietās nav tāds dalīšanās labākajos un sliktākajos tipos. Nav jau tā, ka tur ekstraverti būtu labāki par introvertiem un otrādi, mēs katrs esam dažādi un tas ir jāpieņem. Ar piesaisti situācija ir citādāka. Tas nav personības tips, tas ir veids, kā skaidrot to, kā mūsu agrīnās pieredzes ietekmējušas to, kā miedarbojamies ar citiem cilvēkiem, uzturam attiecības, uzturam mīlestību un ne tikai bērnībā, bet arī tagad pieaugušā vecumā. Un attiecībā uz piesaisti gan var identificēt foršākus un neforšākus veidus, kā mēs pieejam attiecībām, tuvībai kā tādai. Tāpēc pastāv drošā piesaisti un 3 dažādi nedrošās piesaistes stili, un mērķis ir identificēt savu piesaistes stilu, un tad, ja tas ir kāds no nedrošajiem, strādāt ar sevi, risinot bērnības traumatiskās pieredzes, kas konkrēto tipu ir radījušas. Un tad mēs varam pamazām virzīties drošas piesaistes virzienā, izaugot līdz tai. Nedrošā piesaiste ir ļoti populāra lieta. Lai arī oficiāli literatūrā parasti min, ka 50% cilvēku pasaulē ir droša, veselīga piesaiste, es šo ciparu stipri apšaubu, jo vismaz man personīgi nav sanācis dzīvē satikt daudz šādu cilvēku, un arī tie, kurus es pazīstu, drošu piesaisti ir nopelnījuši, iedziļinoties sevī un ejot, piemēram, uz terapiju, nevis izauguši ar to. Piesaistes izskaidrošana fantastiski palīdz saprast pašam sevi, un turklāt palīdz tieši tāpat saprast mūsu līdzcilvēkus, gan partnerus, gan bērnus, vecākus, draugus un pat kolēģus, jo bieži mēs saprotam, ka otrs uz lietām skatās kaut kā citādāk kā es, bet kā tieši un kāpēc tas nav īsti saprotams. Un pārzinot piesaistes stilus, tas top daudz skaidrāks un dod arī iespēju uzlabot savstarpējās attiecības, jo ļoti ietekmē daudzas lietas. To, kā cilvēki risina konfliktus, kā viņi tuvinās vai tieši otrādi netuvinās viens otram, ko vispār sagaida no citiem cilvēkiem, ko sagaida no romantiskām attiecībām un seksa, kā komunicē to, kas viņos ir iekšā, savas vajadzības, ekspektācijas, kā arī kā un vai vispār saprot citus cilvēkus. Pat, ja tu tagad pirmo reizi dzirdi par tādu piesaisti, viss iepriekšējais minētais ir dzīvē ļoti svarīgas lietas, un to saprotot un ar to strādājot, ir iespējams panākt milzīgas pārmaiņas visu veidu attiecībās un dzīvē kā tādā. Tāpēc nākamās pāris nedēļas es iekš video detaļās aprakstīšu visus 4 piesaistes tipus, lai tu varētu identificēt gan savu tuvāko cilvēku piesaisti. Un tā kā man par šo konkrēto tēmu ir ļoti daudz ko teikt,
tad es esmu nolēmusi izveidot online kursu cilvēkiem, kuriem interesēs šī tēma. Plānoju to sākt 15. aprīlī, un tas būs 7 nedēļas garš. Varbūt liekas, bet daudz, bet man ir svarīgi, lai nav par daudz intensīvas informācijas pārāk īsā laikā un sanāk to visu aptvert, sastrukturizēt un saprast, kā tas viss attiecas arī uz manu dzīvi. Un tēmas, ko mēs apskatīsim, būs dažādas un pamatīgas. Pirmā daļa sauksies Es un mana piesaisti, kurā uzsvars būs uz unikālajām lietām, kas raksturo katru piesaisti, gan to, kā tā ir radusies, gan kā ietekmē mūsu reakcijas, kas dažādiem tipiem var būt pilnīgi pretējs vienā un tajā pašā situācijā. Apskatīsim arī iemeslus, kāpēc dažreiz ir grūti pašam noteikt savu piesaisti un kas ir tas, ko mēs par to neieraugām. Otrā daļa būs veltīta konfliktiem un stresa situācijām partnerattiecībās, kurās nedrošie piesaistes tipi uzreiz aktivizējas un izpaužas veidos, kas nav īsti sadarīgi ar veselīgām, laimīgām attiecībām. Un šeit būs uzreiz redzams, kā un kāpēc mēs viens otru tik bieži sāpinam un ko darīt, lai no tā izkļūtu. Un trešā daļa būs par nedrošās piesaistes dziedinājumu, iedziļinoties, ko tas no cilvēka prasa, kā tas notiek gan individuālā, gan arī partnerattiecību kontekstā. Tā ka, ja viss šis tevi interesē, tad droši piesakies, saiti uz pieteikšanos un vairāk informācijas atradīs tepat pie video un arī manā lapā, un tad jau tiksimies kursiņā 15. aprīlī. Viss šai dzīvē ir maināms, un tev tas nebūtu nav jādara vienatnē. Es būšu tepat.